Es ražoju medus produktus, bišu maizi. Šobrīd tas, kas viss ir ar medu saistīts, tas ir tāds zīmols, Lienas medus. Kā viņi var atpazīt? Tur ir rakstīts Lienas medus. Tad, protams, ļoti īpašiem klientiem tiek veidot īpašas tā kā koferīši. Es domāju, gan pēc tiem koferīšiem, gan arī pēc uzraksta Lienas medus un, protams, pēc kvalitātes. Jo, ja es pirmo gadu gāju ar saviem pierakstiem pie stropa ar kladi, un tur tajā kladē ir viens teksts, realitāte ir pilnīgi cita, un es saprotu, ka mana klāte ar īstenību nesaskan. Un tikai gadu no gadiem, kad ejot katru gadu pie viņām, tu vari sākt just viņas, saprast, patiesībā jau sajust, viņas paliek dusmīgas, viņas ir miermīlīgas, šodien labāk uzvilkt masku, šodien arī pat cimdus vajadzētu uzvilkt, tā kā tā. Zaļā karotīte pienākās tam, kam ir tas kritērijs mitruma daudzums medū jābūt ir ļoti zems, tur savs cipars ir. Un tad, protams, mēs bites ārstējam tikai ar bioloģiskām metodēm, mēs nedrīkstam pielietot antibiotikas. Šobrīd manā noliktavā ir viršu medus, ir baltais āboliņš. Baltais āboliņš ar liepām, ir pavasara medus, meža ziedu medus, ir pļavu zieds ar nedaudz griķiem un ir dažādi ziedu medus. Māksla ir ne tikai saražot, bet arī viņu pārdot. Tā ir vislielākā māksla. Tad šobrīd manu medu var nopirkt Berga bazārā, Kaunciem tirdziņā, Slow Food Sky un More tirdziņā. Tad bioloģiskajā veikaliņā Mārupē. Un, protams, arī pasūtot individuāli. Tas čemodāns man radās to, ka tā ir dāvana. Tā ir tāda ļoti īpaša, tā sakot, un ļoti individuāla pieeja, tad, kad cilvēks viņš paņem, nevis vienkārši stikla burciņa, kurā ir medus, bet vienkārši tā viņam ir tā kā dāvana, un tas viņam tā kā arī to manu Lienas medu patiesībā atgādina. Jaunums ir medū iemaisītas gan tējas, mūsu pašu parastais pelašķis, kliņģerīti, kumelīti, kas arī aug manā dārzā. Un, protams, arī garšvielas, baziliks, čili pagājušajā arī ļoti labi izauga. Tad salvija, timijāns, un tas viss ir tā kā iemaisīts medū, un to var lietot gan kā tēju, gan kā garšvielu pie ēdieniem. Tad es audzēju bioloģiskos dārzeņus, augļus, sāku ražot ķirbju sukādes medū un vienkārši arī ķirbju sukādes. Pieliku klāt ingveru un citronu sulu, un klientiem ļoti, ļoti patīk. Un tad vēl es esmu māksliniece.